Dievišķi, Maija, nomierinies, tikai lūdzu nesatraucies. Jūs zināt, cik tas bija briesmīgi. Pagaidi, tūlīt atbrauks dakteris. Iedomājies tāds liels melns ar pistoli izlec priekšā. Pagaidi, tūlīt papus būs mājā. Tikai nesatraucies. Es domāju, ka kaut kas tāds var notikt tikai ar citiem. Kurš? Tikai nedomā. Un Valdis nokrīt zemē un pārsit galvu, viņam asins no galvas. Tikai nedomā. Tādā kā suliņa, tādā pēļķīte. Nedomā, lūdzu, mīļā meitiņa. Kas tev asinis? Asinis? Tev vajag ārstu. Ārstu vajag ārstu. Ārstu vajag. Ko es tam diriķi maksāju? Katru mēnesīšu cipienu nevar klāt. Viņai Kaivīt. nervu šoks. Kurš tikai mieru. Vajag iet pie policijas ministra, lai meklētu bandītu rokā un jāizsludina avīzēs prēmija. Tā. Avīzēs par šo gadījumu nedrīkst būt ne zilbes. Tā vien trūka, lai cērpu uzvārds parādītos kriminālajās ziņās. Visi domās, nav var krist cērpām virsū. Ja viņa meitai gaišā dienas laikā, kā tur rūk virsū ar pistolu meitiņu. Papu, ne jau man šāvu. Uz Valdi šāvu. Uz Valdi šāvu, vai tad tu nedzirdi? Ja nebūtu gadījies tas jaunais cilvēks, kas iesita šāvajam par roku, tad Valdis būtu jau beigts. Kuru katru iekšā? Domā, ka bibliotekā iepazinās un krimināllietu nestaigā? Valdis nav nekāds praka ģimenes. Mana acis to redz. Kādā acis? Kurā vietā? Viņa blieža tādu patronu, kur lācis gāž zemē. Laime. Meitiņa. Laime, ka tas drosmīgais cilvēks tur pagadījās. Meitiņa. Kas atveda Kaivīti mājās un izglāba Valda dzīvību. Tā. Es viņam pat nepaprasīju. Neko nepaprasīju. Tā. Klusu. Visi garām. Miers. Tā. Visi dati no protokola ir pie manis. Tam cilvēkam tiks labi samaksāts šajos gadījumos, no ko skopoties. Es pats to personīgi izdarīšu. Kaivīt, kas attiecās uz Valdi, Valdis ir labā slimnīcā un dzīvībai briesmas nedraud. Punkts. Jo pašai būs gūts režīms, un kad es atgriezīšos no Holandas. Kā? Pat šoreiz tu nevari atlikt braucienu? Ļuda, ko tu iedomājies? Meitiņa. Man ir skumji, ka man no tevis jāšķirs kaut kas pāris dienām. Te man jau arī nav priecīgi. Danušar. Bet jūrniekas ielām jāgaida vēl ilgāk. Man jau viena diena ir par ilgu. Es rīt atkal ieskriešu. Ar palikšanu? Obligāti. Šodien māte jāizved uz mājām. Kuku. Pie Zigrīdas ciemojas, ja? Tā nebija plānojis, ka man vēl kāds būs jāved. Bet tu jau zini, mūsu māte iesēžas mašīnā un beigtu balli. Tad nevar saprast. Ko? Kaut kas mātei aiz ādas. Jau veselu nedēļu. Nerunā, tikai skatās caur sānu. Kā? Kaut ko nebūšu izdarījis viņai paprātam. Atkal kritīs uz augumu, būs vēl Zigrīda sašūmējusi. Tu zini, man žēl Zigrīdas. Mums tāda laime, bet man liekas, ka viņai ar Valdi viss cauri. Redz, ja viņi par mums zinātu, es tagad varētu viņu uzklausīt, mierināt. Kā radiniece. Gan jau viss nav kārtosies. Imanta, šodien lūdzu pasak mammai un Zigrīdai, ka tev ir sieva, labi? Nu, te redzēs, kāds tur ir gaiss. Nē, tu lūdzu pasaki, ja citādā gadījumā tu rīt vienkārši netiks iekšā dzīvoklī. Es vienkārši nomainīšu atslēgas. Nu, pasaki, ka tu man vēl kaķu uzrīdīsi. Kas asaras? Lūdzu, apsoli man, labi? Es tev ļoti lūdzu. Nu, izdarīšu to, tikai neraudi. Nu? Ko tad man spīdzināsiet, vai? Nu, ne tā lotiča klauna. Un atbildi mātei, ka tev vaicā.
Ko tad jūs? Divatā pret man vienu? Redzi? Cietēji tagad vēl te tēlos. Es tev saku, Zigiņ, nav vairs valdāms. Imant, man ir pilnīgi drošas ziņas, ka tu bez mātes svētības esi apprecējies. Pilnīgi drošas ziņas. Ko tad vaicāju, tev ir viss pilnīgi skaidrs? Imant, proties. Jēzus, dēliņ, kad tu bērsi mātei kapā tās 3 saujas. Mam, šo gabalu mēs tagad izlaižam. Imant, nu kāpēc tu slēpi? Nu vismaz man būtu parādījis. Nu, gan jau. Man ir pilnīgi skaidrs, Zigiņ, man ir pilnīgi skaidrs, kāpēc viņš neteica. Pilnīgi skaidrs, droši vien apprecēs kaut kādu nodzertu nelaimi. Ko? Vai kas stipri vecāki ir? Vai ka manā vecumā? Cik tu tur vajag? Vai ka iedzirdi ir kaut kādu noburtu tēju? Cik tādam naivam zēnam vajag? Beidz, viņš ir gatavs jau. Man neklaigā. Imant, nu tu tiešām varēji mūs ar viņu iepazīstināt. Nu tas nekas, ka viņai varbūt pūrā ir bērni. Nemīt zem, tas arī vēl. Ak, Mam. Es nevaru. Es tev saku, es uz deguna klupdama pa salmam esmu to māju vākus kopā, un ja man tagad ieradīsies kaut kāda varza, cik tad tur viņu ir, ko? Redz, rausta plec vēl, ka nemaz nezinu. Varbūt, ka pa bērnam ir izsvaidīt. Pasaku, kur tev šitāda uzkrita, ko? Brauc pa ceļu skatos ir. Ņēm bezumā. Nu tā mēs tālu netiksim. Man tas bābiets ir jāredz, un tūlīt, un beigta balvas. Pagamām, varbūt ne uzreiz. Mam, nu tiešām. Nu sarunāsim kādu citu dienu. Es iztīrīšu māju, sataisīšu ēst. Nu patīk viņi vai nepatīk, bet viņi ir Imanta sieva. Kaut kāda rasna baļļa varbūt, jā. Jā, kā pienāks. Tirgu viena ir vēl dampīgāka. Man tā bilde ir pilnīgi skaidra, mīļie bērni. Man likam ir taisnā ceļā tagad ar elektrisko jābrauc uz jūru un jānoslīcinās un viss. Paga, vispirms brauksim mājās. Jāslauc govis. Ja? Nē, viņi ir izgājusi. No kurienes? Nē, runājiet, es visu nodošu. Jā. Šovakar vai rīt no rīta? Un kādam doktoram vajadzētu? Jā, labi, paldies, es visu sapratu, es visu nodošu. Jā, paldies, ka piezvanījāt. Sēdies žiglu mašīnā un brauc. Uz kurien? Uz slimnīcu. Valdis tur tikko ievests. Kas ir ar Valdi? Laikam kāda trauma. Nu, nekas briesmīgs, ja viņš raujas mājā un doktors ir ar mieru laist. Zigrīd, viņš ir iedevis šo telefonu numuru un lūdzu, lai piezvan. Ko tu gaidi? Valdis tur ir viens pats. Visā milzīgajā slimnīcā viens. Zigrīd, brauc. Brauc. Uz kurien? Uz Stradiņiem brauc. Nu, kā tu jūties? Viss kārtībā, ja? Galva man vairs nesāp, bet tā drebuļ visu laiku. Grāmatās raksta, ko tikai cilvēks visu neizdomā nāvei acīs skatoties, bet tās ir muļķības. Mirklis pārāk īss. Neko tur nevar paspēt. Es tikai tā sajūtu, cik stipri smaržo frēzijas. Smieklīgi, vai ne? Oškos, nu. Redz, kā ir. Es arī eju uz baznīcu. Sveces lieku pie ikonām. Apapus smējas. Bet es pielūdzu Dievu, lai моих родных sargā. Nu, vai tad tur tas gadītos tas cilvēks, kas uzbruka tam gangsterim, nu? Jā,
Žēl, ka Valdis tā... Kurš par Valdi vairāk ne vārda? Domāsim tikai par tevi, par tevi. Моя родная. Man nevajadzēja. Zilniecei bija taisnība. Es nedrīkstēju. Jā, bet man tā patika. Tā patika īpaši pašā sākumā, ka nāk uz operu pakaļ, ka puķis pērk. Bet man vienkārši nepietika spēka pagriezties uz otru pusi un iet projām. Tagad es saprotu, no kā man Zilniece brīdināja. Kurš? Mīlestība atnāk tad, ka to vismazāk gaida. Spī, Maja. Spī, Maja, radost usni. Šeit ar tādiem jautājumiem, Ritvar. Tiņši, kas tas ir, nu? Kāpēc tik oficiāli? Ritvar. Atceries, kā tu man kādreiz sauc? Ko? Atceries? Riti, kā molītis. Jā, tas bija ļoti sen. Mēs toreiz bijām tādi bērnišķīgi, bet mēs taču bijām ļoti laimīgi. Atceries, Tiņši? Ritvar, pagaid, tu ierodies šeit un jautā, vai es tevi mīlu? It kā par tādām lietām varētu runāt tā garām ejot. Pusdienas pārtraukumā, autobusā kāpjot. Bet ko tev vēl vajag? Tev vajag kaut kādas sveces, mūziku, mēbeles. To, ko sauc par noskaņu, ja? Bet tas taču liek melot, saprot? Tas liek melot vienkārši normāli ikdiena. Bez visām svecēm, spoguļiem. Tu man gribi kaut ko pārmest? Nē, es tev neko negribu pārmest. Es ļoti labi saprotu. Tu esi nokurus. Es tagad atnāku pļāpāju kaut kādas muļķības. Tas ir smieklīgi, es saprotu, bet es atnācu tāpēc, ka es gribu tevi iepriecināt. Viss, pēc pāris dienām es atdošu parādu. Viss beidzies. Saprot? Mēs varēsim atpūsties. Kaut kur aizbraukt. Klausies, braucam uz Kipru. Nopietni. Uz Kipru? Nu jā. Uz Kipru? Nu. Protams, uz Kipru. Nu, jā, tev liekas, Ritvars atkal kaut ko runā, neko viņš nevar izdarīt. Bet nekas jau cits nav bijis, kā tikai tukšs un garas runas. Es ļoti labi saprotu, bet... Labi, Ritvar, mēs parunāsim par to vakarā. Kādā vakarā? Tu taču atkal noteikti atnāks nezinu cikos. Katru rītu tu aizej prom, agri, atnāc vēl. Man pat ir radušās aizdomas, ka... Kādas? Ka tu man iekārtoji par apsargu tikai tāpēc, lai es neredzētu tos vakars, kad tu vispār nepārnāc. Tiņši, Dīna, kas notiek? Kas notiek? Pasaka man, kas notiek? Ir jau noticis. Uz Kipru tev būs jābrauc ar kādu citu. Nē. Jā. Nē. Jā. Bet tu taču zini, ka es bez tevis nevaru. Pagaidi. Tagad mierīgi, neko neizlemj. Es tev lūdzu, neko tagad neizlemjam. Pāris dienas lūdzu pagaidi. Es saprotu, ir grūti gaidīt, bet tās ir pāris dienas, tas nav daudz. Pāris dienas var visu izmainīt, tici man. Dina, tevi gaida klients. Nu, redzi, viens teikums, daudz ko izmainīt. Klusu! Neko nerunā, neko nesaka, tu pateiksi kaut ko tādu, kas visu sabojās. Lūdzu, tev ir jāiet. Ej, lai man paliek kaut kāda ilūzija, ka tu aizgāji tikai tāpēc, ka tev pasauca. Nu, vecīt, ko es tev tūt gāzīšu, slapju vietu paliks pāri. Turi muti. Tu teici, ka būs tikai pabaidīšana. Ja es būtu zinājis, ka tā ir pielādēta. Nu, pats vainīgs. Vajadzēja turēt acis vaļā. Ak tā, tad tāpēc tu man pēdējā brīdī to iegrūdi. Nu, cūka. Kur tā pistola ir? Tu ko domāji, es staipīšu apkārt? Kas es galīgi slims esmu? Vecīt kanālā. Viss gala ūdenī, čuš. Stulbenis. Ko stulbenis?
Nu, gan jau būtu noderējusi. Kāpēc tu nedarīji tā, kā bija sarunāts, ko? Uz ko es tev liku mērķēt? Es taču nezināju, ka tā ir Kaiva. Ak, tad tu pazīsti Cērpa meitu, ko? Turklāt kopā ar Valdi. Man tas šāviens aiz pārsteigumu gāja vaļā. Nu, tās tavas raustīšanās. Gandrīz nojuka viss plāns. Kas ir ar Valdi? Nekas. Pāris šūs un viss kārtībā. Pats vainīgs nav ko lekt ierocim priekšā. Ak tā, gandrīz nolāpīja tev varoņu medaļu, ko? Tu pievaldi žaunas, skaidrs? Labi, labi. Bet tikai tad, kad tu man samaksāsi. Pasūtītais man pašam vēl nav samaksājis. Vecīt, es tev vairs neticu. Nē, tu piestaigā pēc pāris dienām. Gan jau būs. Ko tu te gribi teikt? Es atkal Dinai esmu salielījies, zelta kalns sasolījis. Sievietēm jau daudz nevajag tic tāpat. Zinu, ka nav labi noklausīties svešas sarunas. Un man arī neinteresē, cik un par ko jūs viens otram esat parādā. Ritver, es ceru, ka tu pats arī saproti, ka mūsu attiecības vairs nevar ne ar ko salāpīt. Tīna, es tev to visu izstāstīšu. Ritver, es aizeju un pavisam. Sveiks! O, čau! Kāds prieks, ka nojauta man nav pievīlusi. Klausies, sēdies. Kaut ko iedzers? O, kafiju jau var. Jā? Lai galva turās skaidra. Es gan savējo mēģinu dabūt ar zem visiem spēkiem. Nu. Kaut kā pagaidām nesanāk. Nu, beidz, grēks tādu labu galvu mocīt. Klausies, man tiešām bija tāda nojauta, ka es tevi šeit šovakar satikšu. Kamikādze. Nesapratu. Ko nesaprati? Nu, kas? Dzirdēju. Par radio. Ko dzirdēju? Pagaid, ko tu dzirdēji? Kaut kāds jauns veids, ja? Kopš kura laika tad manas iemīļotās kafejnīcas adresi sauc par radio? Kopš kura laika tad šeit ir Stabu iela, ko? Ritvari. Kas tu nenormālais? Ok. Labi. Čukstēsim. Klausies, man taču likās pagājušo reizi, kad vienkārši laida muļķi. Nu, baigais kovbojs. Ko viņi tad teica par to radio? Neko tādu īpašu. Parasta informācija. Kādā kāpņu telpā kāds tips paspēlējies ar patronām. Nu, ko vēl? Un personība pagaidām nav noskaidrota. Normāli. Jā, klausies, man liekas, ka viņi te kaut kādas bezalkoholiskos kokteļus jauc. Kas ir? Es te mēģinu visiem spēkiem pieliet seju, un kaut kā nesanāk. Klausies, varbūt pietiks dzert, ko? Pārvilksies mājās, pieļurbājies, Dina dusmosies. Nav man nekādas Dinas. Nav vairs. Es taču to visu viņas dēļ darīju. Nevajadzēja man nekur iesaistīties, tāpēc jau viņa arī droši vien aizgāja. Beidz. Tas mīlējās, tas ķīvējās. Tas viss ir baigi nopietni šoreiz. Būtu man kāds, kuram es varētu kaut ko izstāstīt, vienkārši izrunāties, uzticēties. Es saprotu. Vajag pazīstamā situācija. Gribās iziet pagalmā un gaudot uz mēnesi, ne? Precīzi. Klausies. Tu viņš man šodien neatstās, ko? Es galīgi nojūkšos. Nu, nē, taču Ritvar. Ok, klausies, paņemam blašķīt, lēžam pie manis. Ritvar, tā taču nav dzīve, tas ir kino! Tas ir kino! Tas ir kino! Klausies, nu kas tas ir? Tu tiešām gribi taisīt par manu dzīvi kaut kādu kino scenāriju? Ko tu te fleitē? Kas to vispār filmēs? Es
starp citu, būs konkurss. Konkursiņš. No? Pagaid. Nē, tu lēč uguni. Nu, kas tas ir? Nu? Labi, pagaid. Ok, piedod. Vienkārši paldies. Paldies, ka tu atnāci. Es vienkārši tur būtu nojūcies. Es saprotu, ka Dievs šaut un mukt un... Šito nevajag. Kas ir? Nerunā. Jebkurš to var sadzirdēt. Un tas Jānis, viņš visur ir. Ko viņš ir, ko? Es viņu gribu žņākt. Es viņu gribu nožņaukt. Kur tu te visu prātā, kole? Tu te sēdi, visādas sliktas domas par mani domā. Mēs taču sarunājam. Jā, tu man visu stāsti par savu dzīvi, un es taisīšu kino. Nu? Neštimē. Kas ir? Nešti. Tu biji friziere. Hobi. Labi. Hobijs, viens pīps. Labi. Raksti. Bet bez īstajiem uzvārdiem. Ja? Bez īstajiem uzvārdiem, lūdzu. Kas tev tiešām? Man dzīve šķiet tik interesanti. Beidz. Šausmīgi interesanti. Tu nevari iedomāties, sevišķi tā pēdējā epizode. Tas... Fantastiski. Fakts, jā? Nē, nu, ja tā padomā. Normāls ķīnis sanākt. Normāls ķīnis. Bet, klausies, es domāju tā. Es uz to filmu neiešu. Nē. Es uz to filmu tomēr neiešu. Nē. Pasaka saimniecei, lai uzmanās. Man ir bail. Atceries, mēs bijām kafejnīcā un ienāca tas tips, tas Jānis. Man viņš likās tāds, kā redzēts. Nu? Es aizgāju arhīvā, parakājos. Tiesāts? Jā. Tagad viņš ir ārā, sēž citi, aprobežotākie, sacīsim tā. Šis ir veikls tips smaki izgrozīties. Bet kā? Jānim līdzīgi viņi apbrīnojami spēja uztaustīt cilvēku vājās vietas un tās izmantot, un cilvēks paliek tāds bīdams, stundāms. Dini, kas notika? Tikai vienīgu reizi. Just es tev zvēru. Kas? Es esmu zīlējis tā, kā Jānis lika. Tikai vienīgu reizi. Es tev zvēru. Just. Dini. Es tev zvēru. Kā viņš to panāca? Viņš tev draudēja? Man tik šausmīgi tas spied sirdi. Vai cik labi, ka es esmu to pateikusi. Būs labi. Zigrīt bija šodien darbā? No rīta bija ienākusi, bet tad aizskrēja pie savu slimnieku. Un kas te viņai slimo? Valdis, protams. Valdis, protams. Kā Valdis? Viņš atkal pie viņas? Un slims? Redz, kad es strādāju valsts darbā un braukāju komandējumos, tad katru reizi pēc komandējuma vismaz nedēļu slimoju. Nu, redz, un vīrieši ir vēl vārīgāki. Ak, šitā. Pie darba Gaišraģis, Elza, Tamāra, jums klienti. Dina, tev nav jāiet. Jā? Nav pieprasījuma, nu redz kā. Un nesen tu vēl liku uz man tādas cerības. Nu, ko tu? Paskaties. Augsta domas amatpersona nopirkusi Pierīgā lielus zemes gabalus, kurus pirms kāda laika pirka slavenais uzņēmējs Jēkabs Cērps. Kurš šo augsto domas amatpersonu konsultēja? Tu? Apsveicu. Es sākus ietekmēt valsts politiku. Nu, par šo tavu nodarbošanos pagaidām vēl neviens nezina. Nē, nu ko tu. Man loma tajā riebīgajā darījumā nav nemaz tik izcila. Tas cilvēks bija pārņemts ar domu pirkt to zemi, un viņš viņu arī nopirka.
Lai gan pirkums nebija labs. Nu, nekas. Gan jau tauta šo pircēju kļūdu apmaksās. Jā. Jāni, un kā labā tu mani izmantoji? Savā labā. Tu pūlējies tikai un vienīgi manā labā. Nu, redzi, kāds esi malacīts. Jā, lūdzu. Jā. Jā. Cērpa kungs. Jā, lūdzu. Man reizēm šķiet, es kuģis esmu, un grozīgs vējš man burās pūš. Gan likteņu dotu krustu nesu, gan bezmērķīgi paiet esmu svēts, gan esmu grēcīgs, varbūt, ka esmu brālis tavs. Gan esmu svēts, gan esmu grēcīgs, varbūt, ka esmu brālis tavs. Gan esmu svēts, gan esmu grēcīgs, varbūt, ka esmu brālis tavs. Gan esmu svēts, gan esmu grēcīgs, varbūt, ka esmu brālis tavs.